Hei, sveiks! Gribēju uztaisīt īsu video par to, ko es saprotu ar terminu reāla laika video montāža. Un tas ir termins, ko es lietoju. Es nezinu, vai tas ir oficiāls termins, bet tas ir tas, kā es to saprotu, un tas ir tas, kādā veidā visu saturu sociālos tīklos un veidojot mācības. Tas ir tas, kādā veidā mēs varam ļoti iekonomēt laiku un ārkārtīgi iekonomēt arī izmaksas attiecībā uz mācību video izveidi. Un doma ārkārtīgi vienkārša. Mums ir ļoti maza pēcapstrāde video. Būtībā visa montāža, viss notiek, ja tu vari iztēloties tā kā tādā ziņu pārraidē, kad tev ir ziņu pārraidē un kad uz ekrāna viss kaut kas parādās. Līdzīgi kā šobrīd šādi, ja, tātad mums parādās uz ekrāna prezentācija šajā gadījumā, ja, tas ir PowerPoints vienkārši būtībā, un mums parādās kaut kāda informācija, ja šeit ir no nesena livestreama manējā prezentācija. Un mēs varam pārslēgties atpakaļ uz šejieni, mēs varam pamainīt kameru, mums var redzēt mūsu citā leņķī, vēl citā leņķī, vēl citā leņķī, un tādā veidā mēs varam radīt dzīvu iespaidu, un mums nav nepieciešama pēcapstrāde. Būtībā uz ekrāna mēs šeit varam parādīt praktiski jebkādus objektus. Mēs varam parādīt, ka tā kā šeit tā ir mājaslapā, mēs varam pārslēgties arī šādā veidā, ka mēs skatāmies uz šo mājaslapu pilnā ekrānā. Mēs varam atgriezties, protams, atpakaļ uz kameru, mēs varam uzlikt, ka mēs redzam viņu ar slaidu plus kamera kaut kāda savādāk, un mēs skatāmies tieši virsū, tagad šobrīd slaidā varbūt, vai varbūt mēs kaut kādā brīdī es skatos slaidā, bet es rādu no sāna, uzlieku priekšā, un mēs atkal redzam, būtībā tā ir tā reāla laika montāža, ekrānā mēs varam parādīt visu, sākot no attēliem, beidzot ar video, dažādiem patiesībā arī interaktīviem objektiem. Mēs varam mājaslapu parādīt, mēs varam ekrānu ierakstu, mēs varam parādīt ar kameru, kas skatās vispār uz āru vai uz galdu vai uz vienalga to, kas ir nepieciešams, uz tavu auditoriju. Piemēram, mēs varam uzlikt kādus interaktīvus ierakstus, mēs varam kaut ko šādu izveidot, ja, kad mums ir mūzika, kas ir ievads vispār, kas nozīmē, ka mums nav, un kas mūzika pēc tam tiek pakāpeniski nokušināta. Tas viss tiek izdarīts ar ērtām pogām tepat uz mana galda šajā gadījumā. To var darīt tu, ja mēs video veidosim ar tevi kopā. To var darīt es no otras puses. Šāda veida pieeja var tikt izmantota gatavu video filmēšanai, kas nozīmē, ka mēs varam uzfilmēt mācību video, tu vari rādīt prezentācijas, runāt ar auditoriju kā ar auditoriju un sajust dzīvē, nevis mēģināt kaut ko uzmontēt vai uzticēt kaut kādai aģentūrai vai vēl kādam video montētājam, kuram nav sajēgas par to, kā tavu meistarību, kā tavu talantu aiznest līdz cilvēkiem, bet tu būtībā esi tāds virtuos, kas tajā brīdī to izdarīs. Es visu tev parādīšu, mēs kopā ar tevi izveidosim, atbraukšu ar gaismām, ar visiem rīkiem, visām lietām mēs to sadarīsim. Tev atliek būt ekspertam savā jomā, es būšu eksperts savā jomā, uzbūvēsim visu. Kur šo visu var izmantot? Tās var būt e-mācības, online video, dažādi materiāli, īsāka, garāka apjoma. Tās var būt tiešsaistes. Tieši šādā pašā veidā tu vari dalīties ar video tiešsaistes mācībās ar grupu. Arī šo es varu palīdzēt izveidot priekš tevis tavām mācībām, mazai atkāpei priekš šī video. Tas var būt live streams kādā no sociālo tīklu platformām vai jebkāda cita veida video materiāls, respektīvi. Mēs to varam darīt tiešraidē cilvēkiem, kad viņi uzreiz skatās. Mēs varam veidot labu kvalitatīvu ierakstu. Un šobrīd šo video es arī esmu uzrakstījis vienā piegājienā. Es varu atslēgt šeit visu atpakaļ. Tie salūti gan nebija ieplānoti. Tas ir Apple lieta, ko viņš papildus izdara. Lūk, salūts atkal. Lūk tā, tas arī viss. Ja tev ir interesanti, meklē iespēju sazināties ar mani, rakstiet komentāros, vai tas priekš tevis ir interesanti. Un mazākais, kas tev varētu interesēt, varbūt, ka tev interesē vienkārši konsultācija ar mani, un mēs varam atrast risinājumu tavai iecerei, ja tu esi tāds pats kā es, ka tev riebies montēt video, jo man ārkārtīgi nepatīk. Varbūt, ka tev patīk, tad šis nav priekš tevis.
Ja tu gribi ātru rezultātu, nedārgu rezultātu, šis ir tas, kas būs priekš tevis augsta kvalitāte ļoti īsā laikā un dzīva īsta performance. Paldies!